Sveicināts godāmo radioklausītāji, ir augusts. Jā, patiešām ir augusts un vasara vēl joprojām ir, jo pēc kalendāra tas iznāk kaut kur līdz septembra, gandrīz vai otrajai pusē. Noteikti, ka zāle, puķis un vispārējais priecājas, ka tu esi sarunājies ar to augšā un pasūtījis lietu šeit vismaz Liepājas pusē. Taču tas nekas, siltums vienalga paliek, un vislabāk to var izbaudīt. Man šīs dienas viesis programmā Dzintarā Kaltās katedrāles bruņinieks. Viņš esot muižnieks, tepat no Pērkonas, Werners Bokums. Sveiks, Werner! Sveicināti! Nu ko, deju vakari, jā? Deju vakari? Kā lai saka, Liedagā. Turpatās. Tev ir izdevies tagad pabraukt ar putvējiem? Man ir draugs, arī vārdā Werners. Minigolfa priekšnieks, noteikti visi zina. Tad, kad esmu Liepājis, noteikti pie viņa piebrauc, un tad mēs papļāpājam, un tad viņš man izrāda. Redz, tur jau tagad ir jau viss notīrīts, izgrauts notīrīts, un tagad jau sāk kaut ko betonēt un veidot kaut ko jaunu. Un tad pūtvējiņi, arvien var sakot, taps jaunā veidolā. Forši no tavas mutes ausī un viss dzird. Saka, lūdzu, vai tu atceries savu pirmo, pašūposimies, savu pirmo apmeklējumu estrādē? Kaut kā nav svarīgi gadu, bet apmēram sajūtas, kaut kad tu pirmo reizi iegāji vai pa zaķi vai pa biļeti vai kaut kā tā. Nē, mēs gājām. Tas vēl bija skolas laikā, Markam vidusskolas laikā. Mēs gājām uz dančiem. Gribējās kaut kādas meitenes apskatīties. Tad dejošana tā īpaši kaut kā ne, bet vienkārši labs tusiņš. Jo augusta, it sevišķi augusta vakari, tumši, bet silti, patīkami. Gāja dažādi. Vai tu atceries arī kādu no festivāliem, kurš pirmais tev ir iekritis tā prātā? Nē, es atceros, ka sākās Dzintars, tad mēs arī tur, tie bija 60. gadu nogali. Gājām, skatījāmies, klausījāmies. Manuprāt, pat vairāk ārā nekā iekšā. Līdz tam brīdim, kamēr mēs tur pat sākām bišķiņ kaut ko tā kā voluntieri darboties, palīdzēt Dzintaru organizatoriem veidot dažādas palīga darbus, un tad mēs varējām jau piedalīties visās tajos festivālos. Tur bija tāda brīnišķīga dāma, kur bija galvenā organizatora. Es tagad aizmirsu vārdu, kā viņai bija vārds. Par Ināru, tu domā? Latvēl? Jā. Latvenā, laikam, Ināra, jā. Viņa bija sirsnīgs cilvēks. Tur jau bija arī, tur Vikuls bija, Sants Vikuls, Zakovits bija mākslinieks, un vēl tur visādīgi. Un tad mēs tur čupojamies un palīdzējām, un tad mēs visu to atmosfēru varējām izbaudīt. Bet es atceros pirms tam, kā tu teici, ejot pēc tiem pūtvējiņiem, tam līdzīgi, un tā bija doma, kad es varbūt kādreiz dzīvē varētu arī uz to skatu uzkāpt. Nezinu, kādā veidā, bet tas būtu baigi forši. Nenojaustot to, kā pēc tam dzīve visu to pagriez. Tavs, varbūt kāds no koncertiem, kur tu saki, tur viņiem izcili sanāk, kad tu skatījies, teiksim, kādu, pirms tu pats varbūt apsēdies uz pūtvējiņu dēļiem. Jā, es teikšu, labi, Dzintars tas bija mums visiem tāds, kaut kas tāds, ko visa jaunatne sevišķi, kas dzīvo saucamā Pēters Turškas ielā vai Sintirgu un tam līdzīgi. Mēs jau tur gājām bieži. Bet, Dzintars ir pats par sevi. Tā mēs dzimām un tā mēs augām kopā ar to Dzintaru un viss tur notikās. Bet viena no iespaidīgākajiem, kas man palicis atmiņā, tādiem iespējiem ir Liepājas vasara, ko savā laikā atjaunoja, kā daudz ko Liepājā mūzikas ziņā atjaunojas Valds Vikmans. Un šie koncerti dienās, svētdienās, man nāca, ka bija svētdienās, jā.
tad es ar savu tēvu gāju un klausījos, un tur bija fantastiskas lietas. Bija operešu sižeti un ne tikai tāda akadēmiskā mūzika, ja, bet bija arī tā laika tāda modernā mūzika, kas saka, kā operetes, un tur brauc arī igauņu diriģenti, un tā, un Vikmans uzticējās, un tie bija tādi fantastiski iespaidi. Es pat atceros, puika būdams, kad tēvs man veda, kad Pūtvēņos bija tas saucamais gliemežvāks. Pa bangu nerunāsim, ja? Tur es pats arī esmu spēlējis, man Gabriņš Raimonds mācīja šo to. Viņš tur bija tāds tā kā stacionārs buņģieris. Tur bija daudz, tur bija akdies, visi tie, kas ir spēlējuši Neptūnā un simfoniskā orķestri Pūtē un tam līdzīgi. Visi tur spēlējuši bangā, un tad banga man bija tā pirmā vieta, kur es varēju ieprovēt kaut kādas mūziķu prasmes ar domu, kad varbūt tur kādreiz aiz tā žoga varēs arī tur pabūt. Ko, sāksim ar kādu mūziku. Mūzika, jāsāk parasti jau, ja tu esi, kā teikt, bieži bijis viesis gan dažādos koncertos, simfoniskā orķestra, zini, tad visur sākās ar uvertīru, vai ne? Vairāk vai mazāk. Jā, pamatā sākumā konferencija iznāk. Labi, uzskatīsim, ka mēs divi te parunājam, konferencija jau tagad lieta. Uvertīra, jā.
Nu, kur dodas tavs atmiņu kamolīdz to klausoties? Jā, šis bija tas ceļojums uz Ungāriju, kaut kas tam līdzīgs. Nē, tā ir patiešām uvertīra. Uvertīra, varbūt jā. Nu, es tagad atcerējos. Es atcerējos vispār, ka mēs taisījām unikāls, instrumentāls gabals. Nu, cik es atceros, mēs to tā... Tur bija bungas, nu labi. Nu. Mēs tos taisījām, spēlējām vienkārši savus izaugsmes vajadzībām. Un tad es atceros mistiskos kaut kādos krievu komponistu vārdos nosaucam. Binkins bija tāds. Un tas bija vispār unikāls gabals. Varbūt es nezinu, tev ir palicis ieriks vēl kaut kur, bet es atceros, tā bija tāda instrumentāla fantāzija, ko vispār neviens neiedomāties, kad sērkociņi pēc tam kredo kaut ko tādu vispār var spēlēt un ir spēlējuši vispār. Jā, nu, paši unikālākie brīži. Tu varbūt tās, kā tu atceries, nu labi, tu jau ļoti labi pareizi pateici, tas bija tāds izaugsmes iespējas, bet kādēļ radās tie darbi vispār repertuārā? Un kā tu teici, tie krievu nosaukumi, ja, teiksim, kaut kādu komponistu, tur, teiksim. Nevarēja jau savus darbus, publicēt, nekādīgi, divus, jau trīs, es nezinu, koncertu programmā kaut kādā varēja savas kompozīcijas pieteikt. Kas tā grūti nosaukt, tur Tuhmanovs, Binkins, Fjodorovs, kaut kāds tāds, nezinu, tad Krievijā tie komponisti jau bija drausmīgi daudz. Tāda kompozīcija mēs tagad spēlējam. Viņš savā aranžējumā, viņš savā izpratnē, un tam vajadzēja tagad pierāda. Godējumā radioklausītāji, Werners Bokums, Dzintrā Kaltās katedrāles bruņinieki, saka, ka arī tajā laikā varēja kaut kādā veidā izdzīvot, jeb izspēlēties, ja mēs tā sakam, jā? Protams, tagad ir pavisam savādāk laiki, jā. Tagad, kam nav slinkums, viss kaut kur var izpausties, ja tev apkārtējā sabiedrība pieņem. Un, ja nepieņem, arī var izpausties. Bet tad laikā viss bija salikt kaut kādos rāmjos, kaut kādās lietās ar zināmām atļaujām. Kā viens otrs saka, varbūt tās. Tāpēc tad laikā arī bija ļoti augsts profesionālisms. Jo bija tās saucamās skates, republikāniskās, reģionālās pilsētas, un lai tu tiktu, piemēram, tādu Liepājas Dzinteri kaut kur un vispār koncertu, tad bija jāiziet tāda eksāmeni cauri. Katrs jau gribēja un centās. Tas nav tā kā tagad ieslēdz kaut kādu kompjūteru, tur traļaļā, vaļaļā, aizsūt uz Rādio 2, ja vēl kaut kur, un tu esi pirmais vecs ciematā. Tā laikā tā nevarēja. Lūk, līdz kamēr tu nonāci līdz muzikai, Werner. Daudzās grāmatās ir rakstīts, un vēl, teiksim, arī ar tevi intervijas, kas ir bijušas sports. Tev būtībā bijis numur 1. Vismaz, ja mēs tā ņemamies 11 gados. Jā. Iesāku sportu darboties tad, kad atnāca mans treneris Ernstons. Atnāca no Rīgas, no Fiskultūras institūta. Un trenēja galda tenisu. Lai gan viņam pēc sirds bija vairāk lielais tenis. Jo viņa ar savu sievu spēlēja lielo tenisu. Lūk, un 61. gadā. Jā, 61. gadā. Te tu biji maziņš vēl. 1. 2. klases. Augumā arī. Jā, lai gan es biju klasē pats garākais. Pēc tam apstājās. Lūk, ar to sportu 19 gadus. Pilnībā profesionāli, varētu teikt, jo man pirmā darba vieta ir Liepājas bērnu jaunu sporta skolu, kur es pabeidzu, un mans treneris Ernstons atstāja savā vietā mani par treneri, un man pirmā darba vieta grāmatiņa ierakstīta Liepājas bērnu jaunu sporta skola. Pēc tam armija, pēc armijas Dinamo sistēmā nostrādāja ļoti daudz ilgi, visvainības variantā. Ja te tā pauze jāuztais, ja nebūtu remonts pauze, ko mēs vairāk parunāsim, es noteikti būtu aizgājis uz Maskavu, jau kaut kur tam līdzīgi strādāt tālāk pa visu to Dinamo sistēmu.
Lai gan, saprotu, sports bija, izauga. Tas bija mana profesionālā nodarbošanās tam līdzīgi, bet man hobijs vienmēr bijis ir mūzika kaut kādā veidā. Un to atļaušanās mūzikā man iedvesa mūsu mūzikas skolotāja. Diemžēl es neatceros viņas vārdu un uzvārdu, bet bija ļoti kolosāli 6. skolā mūzikas skolotāja, kuru vispār piegāja pilnīgi savādāk visām audzināšanas un mācīšanas veidiem. Viņi mums nes Rolling Stone, Beatle plates un lika klausīties, un tad bija pie viņa solfēdžo jāliek, viņi spēlēja uz klavieriem kaut kādas tur notas, mums bija jādzied līdzā un kaut tā, un jāraksta diktātu un tā un tā un tā. Un tad viņi pārbaudīja, viņi teica, tev baigi foršā ritmika. Es saku, kā galda tenis arī? Tum, 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 visādi ātrāk un tam līdzīgi. Viņi saka, tev vajadzētu tomēr nodarboties arī paralēli ar mūziku. Es ņēmu galvā. Tad man draugi tur uzaicināja. Bija maisiņu brāļi, Uldis ar Andri. Hiršbergs, Elīs. Jā, viņš man ir radnieks. Viņš ir manas mammas māsicas dēls. Tad mēs kaut kādu tur pusbrāļi, ceturdaļbrāļi kaut kādi iznākam. Ja? Un tad bija Vāgars Armāns. Mēs tāda brigāda bijām, kas iesāk pirmā vidusskolā. Vikmans Valds mums noklausījās, teica, puikas, jums tur ir jāturpina kaut kādā veidā. Tad mēs aizgājām uz Metalurgu kultūras namu. Cienījami klausītāji, tā nebija pils, tā ir tā, kur tagad ir baznīcas kancelēja. Tad bija Metalurga kultūras nams, un tur vispār bija kolosāli kolektīvi. Es aizmirstu, kā sauca vadītāju. Viņas meitu mēs vēl tagad sveicināmies. Tur bija teātris, tur bija lielais big bands. Mēs bijām vokāli instrumentālais ansamblis. Tur bija visādas lietas fantastiskas, ko mēs tur kopā darījām. Un pat 70. gadā mūsu televīzijā uzņēma. Mēs spēlējām Baltijas jahtkluba centrālās mājas 2. stāvā. Tad bija Liepājas televīzija filiāle no Latvijas televīzijas, un vadītājs bija Drēblatkungs, un operators bija mūsu slavenais Kurzemes vārda. Gertsons, Kurzemes vārda fotogrāfs Gertsons. Viņš atnāca no Latvijas televīzijas uz Liepāju. Un vadīja to Kopštāls viss. Fotogrāfs Kopštāls. Viņš ir galvenais organizētājs, bija tās Liepājas televīzijas tajā laika organizētājs. Jā. Tā aizsākās. Sports man vienmēr bija pats galvenais. Nevar iedomāties, ka es savā dzīvē varēšu to pamest, bet tā mūzika, tas man bija tāds kolosāls hobijs. Werners Bokums pieminēja tādu Binkinu, es neatceros, vai viņš vispār ir vai nav piedodies. Bet paklausīsimies, ko viņš tur toreiz sarakstījis.
Werner, man tev būs jautājums. Stādījos maestro Raimonds Pauls. Ierodas Baltijas klubā un pēkšņi izzird, ka Džeks spēlē tādu mūziku. Kā viņas sajūtas? Es domāju, ka šāda veida muzicēšana, ko mēs darām, tā kā priekš sevīm darījām, ja, jo liela daļa klausītāju tādā laikā to nesaprata. Lai gan džez roka mūzika un kaut kāds šāds avangards jau gaisā gāja, un tur bija milzīgi daudz labu mūziķu, kas spēlē. Bet es domāju, šis ir tas pamats, kad mēs izspēlējām un muzicējam šādā veidā, lai radītu tādus skaņdarbus kā Pavītola mežotne, kā Raimonda Paula Duns kroks, austrumu motīvi, melais kliedziens un tam līdzīgi, jo mūsu sēdēja iekšā tas, ka mēs izpratām skaņu vērtības, ritmu vērtības, dažādas salikums. Atceries Liepājas Zintrā, kad Alds dabūja labo, ja mēs spēlējam vienu interesantu skaņdarbu, un tas vispār unikāls, ko pēc tam Latvijas rādio večs teica, jūs spēlējat visu laiku katrs savā ritmā, katrs savā taktsmērā, un ik pēc 12 taktiņu jūs atgriežaties pirmajā punktā. Viņi saka, no sākuma mēs nespratām, jūs esat kaut ko sajaukuši, kaut kā. Nē, bet pēc tam pieliec. Tas bija unikāls. Tas ir turpinājums šāda veida muzicēšanai. Ok, mēs vēl atgriezīsimies pie tāda veida muzicēšanas nedaudz. Man par sportu vēl joprojām. Jā. Tu sasniedzi meistari vai meistaru kandidātu galda tenisā? Caur meistaru kandidātu. Tad jau tur aizgāja visādas lietas. Tad, kad pēc armijas es spēlēju Dinamo sistēmā, dažādos lielos mačos savienībā, junioru čempionātos. Tas bija pirms armijas, jā. Un pēc tam pieaugšo meistarībās un tam līdzīgi. Tad tas meistars nebija vajadzīgs, jo Liepājā, lai piedod mani kolēģi, daudz to meistaru nopirka vienkārši. Taisīt turnīrs, jo tev vajadzēja tik un tik meistars vinēt, lai tu pats dabūtu meistars. Tad tu samaksāji naudiņu, un tev tur 1, 2, kaut kā tādi tie meistari tev zaudēja. Bet jēga? Gods un slava un kaut kas tam līdzīgs. Ja. Ja drīkst, es atceros tādas reizes, kas tas tev tā bija, es tagad gribu pajautāt. Bieži vien, teiksim, kad bija tenis, kaut kur spēlēja galdu tenis, tu tā piegāji klusi, vienmēr stāvēja maliņā, īpaši tā, tur parasti jau veči, kas māk spēlēt, jeb čaļi, kas māk spēlēt, iedomā tu parādīt. Tu biji tāds klusais. Tā bija tev tā kā tu... Kas tas bija tāds no tevis? Tu negribēji parādīt, ka tu to spēlēji, jo pēc tam, kad tev uzaicināja, tad tu viss apspēlēji, jeb kaut kādā... Ja tev bija žēl tos cilvēkus, kas tu spēlēji. Jā, tad tas mans spēles stils izveidojās ļoti interesanti, par ko ir aprakstīts ar grāmatās. un tā ir tāda sagadīšanās veidā, kad spēlēja unikālu kaut kādu veidu, saucam aizsardzības stilu, ja? Un tas ir tāds stils, ka tu, principā, pretinieku tu vienkārši nokauj to, ka tu vari izturēt, viņu nokausēt, viņš sāk kļūdīties, viņš sāk nervozēt un tam līdzīgi, jo galda tenisā tāpatās, ka lielā tenisā, lielos mačos bija jāspēlē 5 set variants. Tur atļauj tam uzbrucējiem, normālam špīlerim, tur pirmos 2 sets vinnēt, pēc tam viņš jau tur domā, tad tas bišķiņ pamaina spēles stilu, bišķiņ iegrieziens, tā kā Nadals vēl kaut kā tagad modernā stilā. Ja vienkārši to var redzēt ar lielā tenisē, ka maina iegriezienu variants, ja? Viņš sit pretim pēkšņi kaut kādu nogrieztais sitiens, kas maina perfekti bumbiņas griezieniem, kaut ko tam līdzīgi. Ja? Man bija tāds, izveidojas tāds spēles stils, kad es nebiju tāds, bet tā palēnām, viens sakauj, otrs sakauj, un tam, ko es tur rādīšu? Es vienkārši ņēmu cilvēks uz izturību, uz izbrīnu, uz izturību un tam līdzīgi. Ja? Tas ir tāds variants, ka tev nav ar ko lielīties. It kā. Es tur baigais špīlers, baigais uzbrucējs, tur nezinu kas. Nav, es spēlēju uz tavām kļūdām. Godamā radioklausītāji, no savas pieredzes un savu kolēģu pieredzes, Werners parasti tā, ka mēs kaut kur spēlējam galda tenisu, viņš mums deva tā 18 punktus priekšā līdz 21, ja spēlēja, jeb 13, ja līdz 15. Mans kolēģis
Nu, arī skolotājs spēja Uldis Eglīts, kas bija Eiropas junior čempions un Japāņi viņam tur vispār dāvināja visādas lietas un tam līdzīgi viņš pēc izlasēja spēlē. Viņš man iemācīja to variantu, kad, piemēram, viesnīcā, kad mēs dzīvojam, un pie gultas, padomu laikā bija tādi naktskapīši. Un tad vakaros, un tad nebija televīzora, nebija tādas lietas nekas, tad mēs uzlikām grāmatu pāri un spēlējām galtenis, bet ar ko? Nevis raketēm, bet sērkociņu kastīti. Tā ir normāla bumbiņa. Un tas iemācīja visas nianses, izturēt, saprast, kas ir kur, izjust visu to. Tā bija fantastiska lieta. No tevis laikam ir nācis arī tas teiciens, ka jāi patrenēties pēc sieni. Jā, tad tu, pirmkārt to sitienu tu sāk izjust. Cilvēks ir formā gan lielā tenisā, gan galda tenisā. Tad, kad tu bumbiņas atsitienu izjūt elkonī. Nevis plaukstā kaut kur, bet kad tu sit, saucamā raketi. Bumbiņu, vai tas ir vienalga galda tenis, vai tas ir lielais tenis. Ja tu bumbiņas atsitienu jūt elkonī, tad tu esi formā. Tad tu vari sākt kaut ko veidot. Nu ko, nesitīsim bumbiņu, jo man ir ļoti grūti šeit parādīt, kā tas notiek, bet palūksim Werneram atkal pasist nedaudz sitamos instrumentus. Visiem gan notiek, kas ar jums visiem gan notiek. Mūžīgos rūpestos guldamies, ņematies, pārvēršat dzīvi par elliem. Pasaules labumiem pakaļ vien cīdamies, tā jau drīz noliksim ķelliem. Kas ar jums visiem gan notiek, kas ar jums visiem gan notiek. Te jūs gan precaties, te atšķīraties, uzveļat vainu cik citam. Kaujaties, plēšaties, vēl vienreiz sālapsat, tikai līdz nākošam rītam. Kas ar jums visiem gan notiek, kas ar jums visiem gan notiek. Nepietiek vēl jums, ka pašiem ir jāmocās, bērniņus pasaulē laižat. Jūtaties gluži vai septītās debesīs, ja viņi pakaļ jums taisa. Kas ar mums visiem gan notiek?
par tavu mūzikas, teiksim, lietas. Par šitām instrumentiem es saprotu, tā mūzikas skolotāja, tā bija Alda Dēnava? Nē, Dēnava bija pēc tam. Viņa bija neliela auguma, mazliet korpulenta, bet ļoti inteliģenta un skaista sieviete. Es nemāku pateikt, kā viņa sauc. Ja viņa dzird un tā nebija Enniņa kundze. Kā? Enniņa kundze, mūsu mērs jau arī bija dziedāšanas skolotājs tā skolā. Nē, ja? Viņa bija īsu laiku, un tad viņa noliepājas kaut kur. Ģimenes dēļ vai kā. Viņa teica, teiksim, šī skolotāja tev teica par ritmu izjūtu, bet vai tev nebija kādreiz vēlēšanās, kaut kur kā citu instrumentu pamēģināt? Es tikai zināju ēģeles un harmonijas. Man vienkārši lika braukt līdzā un skaņot ēģeles un harmonijas. Man bija jāsēž un jāspiež tās kvintas, un tagad klausies, ko es tur daru augšā. Un to mēlīt tur parīvēju vai to koku stabulu piesit. Un tās vibrācijas saucamās, kad iet, kamēr tev iziet taisni tas skaņa, un tad no tām pāris notīm saliekot kopā, tev jābūt taisni, viņas nedrīkst savā starpā rīvēties un kaut kur tā. Tā ir mana bērnība, skaņot ēģeles un harmonijas, vairāk es neko nezinu, tad attiecīgi vienīgi pabungāt. Es taisni tev gribēju tāpēc jautāt, jo tavs tētis tev ņēma līdzi tev ērģeļu skaņošanas, un vai tev pašam nevēlējās, teiksim, to dievnam varenību ērģelēs kaut kur savos pirkstos izjust? Nē, jautājums. Nē, man tā mocības, saproties. Viens fragments. Gājām ēst pusdienas, mums vienmēr uzaicināja uz dievnam, blakus tur pie mācītāja un tam līdzīgi, un tur tādas pusdienas saimniecības uztaisīšana, stovēt kāpost, kartupeļi, karbonāts, viss, bet pie sienām izlikts tās svētbildes, ko visi piesīst krustos un visur asins tek. Es nevarēju ne paēst, neko, lietas man mierēs apakaļ labāk sēž pie tās klaviatūras un spiež tur tās taustiņas, nevis kaut kur tur piedalosies ar tādu padarīšanu. Tās mans bērnības atmiņas, un tas man šokē tādā laikā. Nedaudz par ērģelēm. Vai tu patreizajā brīdī, tagad ir 21. gadsimta, jau 20. gads, vai tu zini, kur apmēram ir ērģeles, kas ir saistīts ar tavu dzimtu, kurās vietās? Viens no tām ir Grobiņas ērģeles, kas pilnībā bija. Es nezinu, kādā laikam viņas tur daudz ciet. Un tad ir Latgalē kaut kur. Ja runājam par ērģelēm. Vēl ir harmonijas. Harmonija tie jau ir pasaules slaveni. To jebkurš ērģeļu meistars, kas atbrauc tie uz Trīsieniem, Bolkumu harmonija tie jau ir pasaules klases. Bet par ērģelēm runājot, tur veco jaudiet kopā mans opaps taisīja. Paps arī, veco jaudiet. Jo bija tāda lieta, kad pēc kara piedāvāja abiem diviem braukt uz Maskavu, nemaldos Čaikovska zālē, kur restaurēt ērģeles Maskavā. Jaudietim kopā man opa Jūras Bolkumu un man tēvu Matīs Bolkumu. Bet tā atruna bija tāda laikam, kad vecais jaudietis saslima, jeb kaut kas tam līdzīgs, un viņi neaizbrauc, un tāpēc ir neaizbrauc uz Sibīriju. Jā, tā dzīve izspēlēja baigo joku, jo, teiksim, tā PSS kultūras ministrija tik tiešām gribēja tajā Maskavā tādas ēģeles, kā pie mums ir Rīgā, Liepājā un tam līdzīgi. Ja? Un šie bija tie meistari, jo Jaudietis jau bija ļoti slavens ēģeļu būvētājs. Un ne tikai viņš arī taisīja tos koku izgriezumus, visu pilnībā, visu vecais Jaudietis. Un mans ops vairāk par to tehnisko pusi fāteri. Ja? Bet harmonija gan tie bija iegūši pasaules slavu, un tur ir dažādas atzinumu raksti par to, un Liepājas muzejā ar to var iepazīties. Visas atzinības, kā te... Medāļi, tur bija viena, tur kaut kāda, es nezinu, zelta un sudraba godalgas un medāļi un tam līdzīgi. Tur tāda bildi, kur mans ops smokingā, un viņam visi tie medāļi ir sakrāmēti tādi, es nezinu, kaut kāda 8, 9 vai 10.
Tas ir gēnos, tavai dzimtē attiecībā par šīm harmonijām un ērģelēm. Tu pat atceries, kas to ir iesācis, vai tavs opis, vai pirms Opis viņa? bija fotogrāfs. Principā tā. Viņš 5. gadā sataisīja, piedodiet pēc teicina, lielas sūdzes, kaut kur tur Durbas pusē, kaut kādu muižu nenodedzināja, bet atņēma ieročus vistur. Tad tur tā cara Ahranka sāk viņu gaņāt, un 5. gadā pēc tam viņš atmuka uz Liepāju, jo te bija tā milzīga drūzma, atceries, tad dzelzceļš gāja no Romas uz Liepāju, un tad viss kāp uz kuģi brauc uz Ņujorku, un tam līdzīgi, ja? Tā milzīgā bēgļu kustība, ja? Vēl šitie bēgļu nami, kas ir aiz sliedēm, ja? Vecie. Viņš tai burzmā pazuda. Un tad viņš sāk nodarboties ar fotografēšanu. Ar visu to. Tad Rīgas fotomuzejā par viņu var uzzināt visu, kādas balvas un tam līdzīgi. Mūsu vecie Kopštāvs un Jaunzemes teica, jā, tavs opis bija kolosāls dabas skatu fotogrāfs, kā to sauc. Ainavists, ja? Un viņa brālis Ģirts, kas pēc tam uz Gājēja ielu viņam bija, tur, kur mūsu draugs Werners Gruntīgais fotogrāfs, ja? Viņam tur bija tas salons, un viņš taisīja portretus. Kā savādāk, ja? Portrets taisīja, un viņa mājās tur retušēja un darīja, un tas bija vispār mākslas darbs, viņa portreti bija fantastiski. Un tas šais brālis, Jānis, tam bija tur pretīm cietumam blakus, kur tagad ir Rimī veikals, ja? Maziņais, ja? Jā. Tur sētā viņš bija super galvenieks meistars, viņš taisīja kuļmašīnas un visādi šitādas lietas, un tad 3 brāļi baigi amatnieki. Laikam, kāpēc mans opis pārgāja uz to ērģeļu, viņš no to savu brāļu mācījās visu to galvniecības un visu to padarīšanu. Tad viņš izdomāja, nezinu, kā labi viņš to izdomāja. Taisīt harmonijas un ērģeles. Būdams fotogrāfs. Konkurence varbūt tajā brīdī bija pieprasījums. Saproties, tā bija, sākās jaunā Latvija pēc 20. gada un tam līdzīgi visiem bija baigais uzrāviens. Kaut ko darīt, kaut ko taisīt, būt. Iziet pasaulē ar kaut ko un tam līdzīgi, ja? Es domāju, ka tas stimuls varēja būt. Jo es vēl atceros, man ir viena bilde tikai. Viņš nomira tā, ka man bija 1 gadiņš kapējkam. Bet es atceros viņu uz ielas Sientirgas stāvot, viņš gāja uz savām mājām uz Ezeru ielu, blakus tev, un mēs ar papu gājām, ar mammu gājām uz pilsētu. Un viņš vēl pamāja roku, un tas bērnam 1 gadu vecumam, tas ir tā palicis atmiņā, kad Jā, daudzas lietas paliek atmiņā, un noteikti arī, ka šī. Atceries gan, kad tu gavilē jau. Atceries gan, kad citu atmiņu nav. Atceries gan, kurš bija visbulis tavs. Pirmais solim šīm debesīm. Atceries gan, kā visi sudrabi kūst. Atceries gan, kā elpā likteņi lūst. Atceries gan, jo es atceros to, un es atceros to, vēl kas būs. Atceries gan, vēl to, kas reiz būs. Atceries mūs, sudrabi kūst, un to, kas reiz būs. Atceries gan, vēl to, kas reiz būs. Atceries mūs, likteņi lūst, un to, kas reiz būs. Atceries gan, cik bija visbulis tāds. Atceries gan, cik bija neizrunāts. Atceries gan, vēl nebija norēķināts. Gaišais solījums no debesīm. Atceries gan, kā visi sudrabi kūst. Atceries gan, kā elpā likteņi lūst. Atceries gan, jo es atceros to, un es atceros
Mēs paliekam nedaudz pie tā, ka tu, Ērģelis, tomēr palīdzēji tētim skaņot, bet pēc tam un remontēt, un pēc tam neapsēdies paliki pie bungām. Ilgus gadus, 3. Tev kopā ar saviem kolēģiem izdevās paspēlēt deju vakaras Pultiņos. Jā. Uz tās skatuves, uz kuru tu teici, ka būtu forši kādreiz uz viņus paspēlēt. Spēlēt mūziku, ja nevis paspēlēt kārtiņus vai kaut ko tam līdzīgi. Pastāst varbūt par sajūtām, jo mūsdienu klausītājiem un jauniem cilvēkiem īsti deju vakari, varbūt kādā krodziņā, kādā īpašā ballītē, bet taisni deju vakari, brīvdabas estrādē, vairākas reizes nedēļā. Par šīm sajūtām tajā laikā, jo tas varbūt daudziem būtu tā. Es negribu teikt, ka pirmatskaņojums, bet tomēr. Man prasīja stāstīt, ka skolas laikā gāja uz dejām. Jā. Un tad mēs kaifojam, skatījāmies, kā Mitraukins spēlē. Viņš man vecs čoms, jo mēs kopā futeni spēlējām vēl vecā 6. skola, kur bija Čaks laukums, ja? Vecā skola. Un viņš tur pretīm sientīvi dzīvoja. Tur, kur tagad ir veikali kaut kādi, tur jā. Okay. Un tad tur tāds sporta laukums bija, drausmīgs tas sporta laukums bija, tur izdiģiem, bet mēs tur katru vakaru spēlējam futbolu. Tā laika mēs ar Slavu esam pazīstam. Un tad gājām, jau ka bijām vecāki puikas, mēs gājām uz dejām, un viņš jau spēlēja tur tās dejas. Un tad jau man bija tā doma, tā kā es teicu, vai ko labi būtu, ka es kādreiz arī varētu. Un tad, kad mēs sākām spēlēt tur dejas, tad es izjūtu to gandarījumu. Saproties, kad es esmu skatūs, un es sapratu, kā ir tiem tur, kad es biju tur lejā. Tā bija vienreizēja sajūta, ja? Man rādās tāda, tāds, pirmkārt, tas sapnis bišķiņ piepildījies kaut kādā veidā, pašlepnums pats par sevi, meitenes uz tevīm arī tagad skatās savādāk, nevis tagad tu tur pēdējā rindiņā kaut kur skaties, kā pārējās tur izvēlās cits vai vēl kaut kā. Tur jau gāja jautri, tad laikā jau tur jūrskolu ar vietējiem tur tusojās un tam līdzīgi. Es atceros, ka mums bija ar mikrofonu statīviem jānostājas, lai nevienu uz skatu, bet lai viņi tur varēja darīt, ko viņi grib. Ja? Tā kā tu Valdi teici arī, viss jau saradās tikai 10:00, neskatoties tie, ka deja vakar sākās 6 vai 7, un 11 bija jābeidzās. Un tad par to stundu notika viss, kas varēja notikties. Godājumā radioklausītāji, Dzintrā Kaltās katedrāles bruņinieki Werners Bokums, viens deju dziesmā, mēs paaicināsim kādu dziedātāju tagad klāt, teiksim, no Putveņa skatuves tāds varētu varbūt būt.
caur pieciem sūd. Tikai mirklī var saklausīt liesmu, tikai mirklī mēms būt. Tikai mirklī var saklausīt liesmu, tikai mirklī mēms būt. Nu, lūk, deju vakars Putveņos. Werner, šajā sakarā es tev gribu sacīt, ka droši vien pateicoties šiem deju vakariem, tev arī un daudziem citiem, teiksim, no Liepājniekiem bija tas gods tuvāk iepazīt meistru Raimonu Paulu. Tu kaut ko sacīji par, ja nebūtu viņš, tad tu nosauc kaut kādas sporta biedrības vai kā, varbūt tagad no tās vietas palic atpakaļ un paturpini šo tēmu. Jā, nu bija jau tā, jā, kad mūsu aizbildens, bija vecākais draugs Linards Muciņš, uzaicinājis Raimonu Paulu pie mums Baltijas klubā, tā kā uz noklausīšanos, un tur bija vēl līdzā. Kas tur mums bija līdzā? Mirdze bija. Mirdze, jā. Zīveri. Zīveri, jā. Un bija vēl Žoržs Siksne, jā. Un Raimonu Paulu tētis. Viņš manāca nospēlējis lielāko lomu, viņš pateica, ka tiem puikām ir kaut kas jādara. Nu, lūk, es uzreiz varu teikt tā, tas bija tāds mirklis, kas lika manā dzīvē izdarīt pavērsienu, ja? Respektīvi atstāt sportu un pārcelties uz profesionālu mūzikas darīšanu. Nu, Pauls laikam ir tas viens no tiem labākiem mirkļiem tajā mūzikas dzīvē. Lai gan sporta laikā man arī bija ļoti daudz labu palīgi treneri un tam līdzīgi, kuriem es pateicību parādā, bet Pauls tajā mūzikas dzīvē bija tas cilvēks, kam es pateicību parādā, priekš visu dzīves, ne tikai mūzikā, es jau neesmu profesionāls mūziķis, pašmācības ceļā, bet lūk, sadarbība ar tādu cilvēku, ne tikai kā komponistu, izcilu mūziķi, radošu personību, bet vienkārši kā cilvēks. Tā ir vienreizēja lieta, tādu cilvēku kopā pavadīt vairākus gadus, kaut ko radīt, būt kopā ne tikai radīšanas, bet kaut vai pirtī vai vēl kaut kādās lietās, kur viņš vienkārši bija unikāls. Viņš slavēja man papu taisītos marinātos gurķus. Viņš saka, Haidi, kur viņš tā māka, viņam baigi patika. Viņš bija izcils cilvēks, kas mācīja atrast nianses visādās dzīves lietās. Viņš man daudz līdzējis turpmākajās gaitās, kad jau pēc tam aizgāja dažādās citās sfērās, kā visādās organizācijās, veidošanās un tam līdzīgi. Jā, tas ir cilvēks lielo burtu, kas man ir dzīvē ļoti daudz devis un kam es esmu ļoti daudz pateicības parādā. Pašūpojies bišķi. Ne katram ir izdevies būt Maskavā un ar maestru nospēlēt vairāk nekā 20 koncertus. 32. Super. Varbūt pašūpojies un nedaudz par to laiku un tavām sajūtām. Galu galā, ne katrs no Liepājas ir sevišķi vai kaut kur tam līdzīgi varēja būt ar viņu kopā tur un muzicēt. Jā, es nemāku pateikt, kā viņš pret manīm attiecās, bet kaut kur es viņam biju palicis, tā kā azotītē, kaut kā tam līdzīgi. Viņš tik tiešām uzaicināja, jo man bija iespēja iegādāties situm instrumentus, tātad kompjuters un tādas lietas, kur vajadzēja rokām spēlēt tam līdzīgi, bet kurus varēja savietot kopā arī ar Kāļu Rūtentālu slaveno Yamaha, kur jau tanī laikā bija sekvenceri un tam līdzīgi. Un tad mēs savienojot kopā varējām radīt ļoti interesantas skaņas, ko principā Maskavā tanī laikā arī neviens tā īsti nemaz nezināja, kad var ar dabīgiem instrumentiem spēlēt elektroniskos instrumentus un pēc tam vēl sekvenceru veidā. Tas nozīmē, ka pārējiem visiem jāspēlē uz kaut kādu jau ierakstu celiņu, tā, lai jūs saprast, teiksim, jāspēlē virsū, nevar tur
pa labi, pa kreisi ritmiski vai vēl kaut kā tur aiziet tam līdzīgi. Tev ir tāda lieta un viss. Un tad man bija jāspēlē, kas man bija jaunums, un tur Mārs Brieškalns man līdzēja, man bija lielie timpāni jāspēlē, un arvien sakot, no visiem iespējamiem sitam instrumentiem, man bija viņi jāpārvalda. Tad es atceros pirmajos mēģinājumos Latvijas radio, kad mēs gatavojamies tiem koncertiem. Man tad tā īsti rītīgi nesanāca, sevišķi timpāni un vēl kaut kādas lietas. Un tad Mārs man tur mācīja, un tad Pauls visiem pateica, neuztraucieties. Lācis var iemācīt cirko dansot, un nevarēs kredo buņģi iemācīt uz timpāniem spēlēt un kaut kā tam līdzīgi. Raimonds ir Raimonds, jā. Ja viņš kādu knifu nepasaka vai kādu neizjokoja kaut ko, bet tas visiem jāuzņem ir pilnīgi normāli, un tā reizē ir uzslava, jā. Lūk. Un tā bija koncerta lielā koncerta zāle Rasī, diemžēl Rasī nodeg. Jā, tur bija, jā. Tie koncerti bija fantastiski. Lielais big bands, simfodžes, principā ar visām stīgām. Leonķiem grūti gāja to, ja begu, viņš nevarēja pie tā sekvence nekādīgi pierast. Bet beigās ar viņu iedresēja. Klausoties tev jāsaka tā, ka droši vien katrs mirklis, katrs brīdis, kas ir kopā ar maestro, ir noteikti skaists, vai ne? Jā. Tā ir neaizmirstama brīži, jā, kas tev iesēžās dzīvē uz visu mūžu. Ko tu man nepateici? Paraucām savu staciju, atklāj jau kuru reizi. Ai, kā gribētos apturēt ņirmošu dienu zivu. Ko tu gribi saturēt, vēru mīlestību? Ar viņu kopā ļoti viens. Tās ir sāk tāda asins skrien. Ar viņu kopā ļoti viens. Nemiņu un savā sirdī sien. Ar viņu kopā ļoti viens. Nemiņu un savā sirdī sien. Ar viņu kopā ļoti viens. Viņa acīs izvaļā. Smilgas vējš laukā nošuvo dzegūzē. Kūko mežā putekļos. Baltos nogubēs svešāks. Ar vienu svešāks. Sacī, ko tu man nepateici? Paraucām savu staciju, atkal jau kuru reizi. Ai, kā gribētos apturēt ņirvošo dienu zivu. Ko tu gribi saturēt, vērot mīlestību? Ar viņu kopā ļoti viens. Tās ir sāk tāda asins skrien. Ar viņu kopā ļoti viens. Nemiņu un savā sirdī sien. Ar viņu kopā ļoti viens. Nemiņu un savā sirdī sien. Ar viņu kopā ļoti viens. Viņa acīs izvaļā. Smilgas vējš laukā nošuvo dzegūzē. Kūko mežā putekļos. Baltos nogubēs svešāks. Ar vienu svešāks. Werner, tādi droši vien, ka skaisti mirkli ir bijuši ļoti, ļoti daudz. Mēģinās teikt, ka ja cilvēkiem ir tāds garstāvoklis tāds, ka ne tā īsti, ja? Vai tev ir kādi forši mirkļi, labi, par to, ko tu jau stāsties, varbūt te paskrējies priekš, ko tu atceries un tev paliek uzreiz forši? Jā. Tie paši koncerti Maskavā vai kaut kas tam līdzīgs, jeb kaut kā ar ērģeliem, jeb ar ģimeni, jeb ar braucieniem. Kas ir tas, par ko tu priecājies vienmēr? Tu saproties, tā dzīve bijis ļoti raiba.
ar kalniem uz augšu, kritieniem lejās un visādīgi. Pats sevī es nemēģinu atcerēties kaut ko, bet ir tādas lietas, kas izraisa to atcerēties. No tie ir tādi notikumi blakus, kas tev tagad notiek, kas tev, man ar tā bija, pasties, redz, ko forši. Man uzstoties skaistu filmu vai vēl kaut kur ir kaut kādas situācijas, kas ierosina tev atgriezties tajos skaistos mirkļos. Un ne tikai arī tajos, kur tev pašam paliek kauns, jo haidī, kā tā varēja. Ja? Nu jā, arī tā ir. Bet ir tā mūsdienu dzīve, saka, ir, kas tev vienkārši liek brīžiem atgriezties atpakaļ un visu to izdzīvot vēl bišķītiņa. Nu, tas tev rada bagātāk un ne tikai. Nu, vienkārši tu saproti, ka tā dzīve jādzīvo forši. Jā, tu nedrīkst krist kaut kādos pesimismos, vēl kaut kur noiet no ceļa vai es nezinu, kā to vēl varētu pateikt. Daudz to varētu iztulkot dažādi. Bet šie skaistie mirkļi un arī tie bēdīgie mirkļi liek tev sasparoties, tā nedrīkst, bet tā vajag. Mūsu saruna, godājumā radioklausītāji, palēnām tuvojas beigām. Werner, tāds jautājums varbūt, ja tu negribi neatbildi, vai tu kaut reizies no savām asarām? Ja nē? Nē. Katram cilvēkam ir daudz, kas jāizrauda. Gan prieka, gan bēda asars. To jau saka arī ārsti. Super. Un tagad mēs esam šeit ēterā, es domāju, mūs klausās, un ja būs iespēja klausīties vienalga, kad cilvēki to vēlēsies, kad viņiem būs brīvs laiks, pamet kaut ko. Vai tev ir kaut kāda tāda vēlēšanās, kur tu saki, jāpasaka, varbūt kāds sadosies rokās un palīdzēs man to realizēt? Vēlreiz. Nu, saprot, cilvēki tagad dzird tevi, un tu izmet kādu vēlēšanos, ja tu negribi, nē. Un viņi sadodas visi rokās un palīdz tev to realizēt. Nu, ir tāds teiciens no Kaelio. Jā, labs jautājums. Jā. Nu, sadodieties rokās, un ja mūsu stāsts jums dev kaut maziņu labumu devu, tad sadodoties rokās, izjūtiet to un esiet labāk nekā esat. Paldies tev! Kad tu tik spēji, man ir apnišojies skats. Vai tiešām pienāks vismaz malas būža gads? Kas tagad atliek man, vai smagi nopūsties? Un savā nespēkā it visiem atzīties. Bet tas, kas laimī dieni dzīvē pazītis, tas ir gaužām maz. Jo tikai nelaimē ir bīstākie. Uz dzīvi atvērās. Tieši tā. Ei, nevajag mierināt. Ei, šāreiz uz palīdzēt. Ei, man nekā nespējat. Ei, šāreiz uz sāpīgāt. Ei, brūci man uzplēšat. Ei, nevajag mierināt. Sāpīgi man šobrīd acīs vēl. Vai savu ledienu, ja sevis man ir žēl. Kas tagad atliek man sev visu pelnu spēt. Un visiem atzīties, ka nav vairs dzīvot vērts.